Man uzrunāja tava ideja, ko vienā no iepriekšējām sarunām teica, ka Rīgas centrā nevajag apkarot mašīnas, vajag atrast viņā vietu, vajag drosmīgākiem būt ar tām daudzstāvu autostāvvietām. Tieši tā. Man arī pie reizes bija kaut kāda publiska pārmests, ka es mēģinot, automašīnas aizstāvēt. Es atzīšos, ka man personīgi nav automašīnas, es lietoju sabiedrisko transportu. Bet ko es gribu? Es gribu, lai tās Rīgas ielas ir skaistas, dzīvojamas, patīkamas, lai man ir patīkami atrasties pilsētā. Un šobrīd nav cita iespēja, kā tās stāvošās automašīnas novietot vai nu zem, vai nu virs, bet ne uz ielas. Un ar to arī mēs varētu panākt to, ka tās stāvvietu izmaksas ir attiecināmas uz mašīnu lietotājiem. Ja tu vairāk lieto, ja tu vairāk maksā, kas varbūt samērīgi, un ja kāds nelieto automašīnu, viņš attiecīgi nemaksā. Es domāju, tad tas kaut kā atrisina. Tas arī, ja mēs tā gudrāk padomājam, tas arī rada vēl kaut kādu jaunu investējumu īpašumu klasi, kā ja būtu autostāvvietas, ja mēs varētu investēt dzīvokļos, mēs varētu arī attīstīt kaut kur koncentrētas autostāvvietas, viņas atbrīvot ielas, padarīt viņas dzīvojamākas, un pie reizes arī, ir kaut kāds tas ekonomiskais dzenulis tajā pilsētā. Otrkārt, vēl arī tas atrisināsim mūsu tās dilēmas jautājums, jo atkal, ja mēs gribam, ja tā pilsētas centrs apdzīvojās, jo mums jāskatās, kas ir, mēs esam latvieši, mēs esam tādi bišķi, tad ir radusies tāda zināma mīlestība uz automašīnām, tur neko nevar darīt, īpaši, ja tas ienākuma līmenis ir augstāks, bet ko mēs gribētu, lai tās automašīnas netraucē citiem.